šis video sastāvēs no 2 daļām. Pirmā daļa būs ots lido virsū, vakars ir klāt. Pirmā daļa būs no makšķerēšanas, otrā daļa būs no piedzīvojuma. Apvienojot vienu braucienu, Īlūkste, Īlūkstes pusē, 2 pasākumus uzreiz. Tā kā iekārtojas ērtāk un noskaties līdz beigām. Sveiciens visiem, čau! Esmu Svens pagastā Purmaļi. Un nenormāli daudz cilvēku. Tā kā vienkārši šausmīgi daudz. Es esmu atbraucis ar bērniem, mēģināsim noķert to zelta karūsu, kuras vārdā arī nosaukt šis pasākums - zelta karūsa. Centīsimies noķert. Vēl starts nav dots, ir pusē 10, pusē 10 laikam ir. 10 ir starts un līdz 12 makšķerējiem. Nu ko, aiziesim pie galdiņa, paprasīsim, cik ir reģistrējušies dalībnieki. Nu cik tad ir? 148. 148? Jā. Jūs zivis pirms tam izskaitījāt, lai varētu tik daudz uzņemt uz cilvēku? Sarežģīti patīk. Iedomājies? Sveiki. Tas ir tikai jaunieši, ja? Jā. Tikai jaunieši, plus vēl katram droši vien 2 vecāki. Jā. Tie 300 cilvēkiem tagad sanāk? Jā. Ārprāts. Galvenais mājās pats paņēmu dīķī, sabēru visus baltos. Šitam sanāk aizņemties. Es gāju garām un redzēju, ka te ir kārbiņas. Tur pa lielu, reku mazāko paņemsim, ko tad mēs tur 5 stārpus liksim, maksim ko. Neliksim tukš 5 stārpus iekšā tik lielā kārbiņā, es domāju, ka šitam te pietiks. Mums cik karūses uz šito sanāks? Es domāju, vienā pusi. Pusotra karūse? Pusotra karūse, jā. Es ceru, ka vienu veselu vismazāk. Būs lielākā zivs šodien noķertā, ja? Jā, ja nu gadījumā kas es tev uz bērnas ieliks iekšā, tad būs vēl vairāk. Jā, tev ir tik vēl stīkls? Izdomāsim. Jā? Sarunājuši, ja? Jā, protams. Viss, tu esi mūsē, ja? Jā, labi. Noklausījāmies tikko uzrunu. Galvenais bija, ko man gribējās sadzirdēt, vai drīkst palīdzēt, vai nedrīkst palīdzēt. Tātad dārtai līdz 6 gadiem var palīdzēt, bet kas ir vecāki, tiem palīdzēt nedrīkst. Tātad, lai viņi paši tur arī dara, kā viņiem sanāk, lai piņķerējās, sapiņķerēs, lai norauj, lai sēž. Bet tiksim vēl līdz makšķeriem, un tad jau pastīsimies, kā viņiem tur veicās. Mēs tagad visi te draudzīgi čāpojam atpakaļ uz savām lokācijām. Makšķeres drīkstēja jau samest iekšā, bet zivis paturēt nedrīkstēja lomā. Sabarot jau visu varēja, samest varēja, salikt krāslus varēja, bet zivis paturēt lomā nevar. Tu uz kukurūzu tā kā, jādomā ķert? Jā? Un Coca-Cola tev ir tā kā īpašais piebarojamais, jā? Jā. Tu papildini barībai ar kolu, jā? Un tad drusiņi labāk ķerās. Jeb tu maizi tomēr, jā? Bet šitas tak ir kaut kāds šarnīrs, jā? Uz šarnīriem ķersi? Jā. Labi, lai tev izdodās. Čempiņi, būs? Būs. Daudz? Daudz. Būs, jā? Vai ne? Vienu, ja noķerta, jau būs vēl, vai ne? Jau noķeru vienu. Jā, labi, ne? Lai jums izdodās. Paldies. Kamēr vēl nav starts iedots, mums vēl ir 3 minūtes. Es gribu noķert vienu zivi. To drīkst darīt. Es drīkstu vēl darīt. Vispār šitā ir dārtas makšķeri. Pēc tam dārta, es droši vien, ka uzlikšu rekur balto stārpiņus virsū, lai vieglāk būtu. Un tad skatīsimies, kā dārtā izdosies. Varbūt tās noķers kādu tomēr. Bet tagad ārprāts, kas cilvēki ir. Visi sametuši maizi iekšā, barības. Ko tikai tur nav iemetuši iekšā. Zivis tagad vienkārši nesaprot, uz kuru krastu peldē. Kāds laimīgs. Kaimiņi noķēra tikko vienu zivi. Druscītiņ te sauli iespīdēja. Es jau zinu, tāds baltais cilvēks esmu. Un pēc tam sāpēs. Vajag kaut ko uzsmērēt virsū. Rekur te jau. Te notiek jau procedūra kabinetā, tiek smērāts iekšā. Es īstenībā to krēmu, es domāju, ka varbūt tās vajadzētu arī uzsmērēt uz āķa virsū, varbūt tās karūsu sasauc. Tūlīt tās redzēs, rokas apsmērēs, pamēģinās apsmērēt arī maizīt. Šitā te būs īstā piedeva priekš karūsu ķeršanas. Pamēģināsim Nivejā Sunkits 50+. 5 vienā. 5 vienā. Tas visu jau uzreiz motivē darīt. Jūs 1. gadu piedalāties? Otro jau, jā? Pagājušajā gadā kā veicās? Nekas, nevienu zivi nebija. Nenoķerāt nevienu, ja? Gan jau, ka šogad būs labāk, ne? Будем надеяться. Tā jau parasti ir. Mēs tā kā ejam vēlreiz, lai vēlreiz noķertu, vai ne? Un tad vēlreiz un vēlreiz. Nekas. Ja ne šogad, tad varbūt nākam gan. Как повезет. Jā? Ko tu tur liec uz āķa virsū? Nezini, ja? Tukšu āķi met vienkārši iekšā, ja?
Nu jā. Uz tukšu āķi arī šeit tad gadās, ka noķerās kaut kas. Āķis vismaz spīdīgs ir? Vai tumšs? Melns? Tumšs āķis, jā? Nu labi, tad tu tumšā āķa zivis ķer, jā? Labi. Nu cikos būs pirmā copīte? Nezinu. Nu pēc 20 minūtēm būs? Tad būs. Kad būs, tad būs? Cerams, ka būs, jā? Nu būs jau kaut kad jau jābūt ir Rīgā. Galvenais, lai tos zivis nepeld garām. Tuvā vai tālā distance labāk? Пока не знаем, вот ждем, смотрим, Skaidrs. рассчитываем. Un konkurenti ķer tur pa otru pusi? Конкуренты ловят, вот с той стороны я вижу ловят, красные маечки. Ā, Он прямо на середину бросает и подкармливает хорошо. nu skaidrs. Наверное, это помогает. Nu jā. Varbūt vajag tālāk mest? Может, да. Varbūt tās tālāk jāmet pie tā otra krasta, saka, ka tur labāk tikā ķervoties. Varbūt. Tev nesenāk tik tālu, ne? Bet pareizi ir, varbūt tās pa savējo lokāciju, varbūt tās tomēr vajag močīgi. Zini kā, tās zivis, kas ir otrā krastā, tās ir otrā krastā. Nu kā, viņi visu pareizi dara? Nezinu. Nezini? Copē ir pareizi varianti vai nepareizi varianti? Nav. Nav nepareizi varianti, vai ne? Visi ir pareizi. Dažkārt tur pabrīnīties, kā var noķert, vai ne? Jā, uz plikāķi. Uz plikāķi, tieši tā. Tur starp citu viens ķer uz plikāķi. Viņš teica, jā, viņam esot melns āķis, viņš uz plika maucot. Normāli. Nu, katram savas pieejas, zini kā. Jums te pie krasta vismaz dziļums ir vai seklums, kā jums te ir vispār? Visādi eksperimentē. Jā, malači. Jūs visi tikai ārā no savējā tērpa, jā? Jā. Tikai, jā? Vismaz gaisa var uzelpot. Jā. Liekas, ka tagad nav tik silts, bet īstenībā ārā ir silts. Ārā ir labāk nekā ne ārā. Vai ne? Jā. Nu, kas tur pa krasta notiek? Ir kaut kas nav? Ir, viņam ir. Viņam es redzēju. Es domāju, ka visi dzirdēja. Visi dzirdēja un redzēja. Tas ir Big Fish. Tas ir Big Fish, jā. A jums ir tāds? Nē, nav, mums tur nav copīta bijusi. Šodien zivis klusē, tāpēc, ka cilvēku laikam vairāk ir, zini kā, vai nu viņas saskrējušas visi tur uz vidu, ir kaut kur noslēpušās vai kaut kā tam. Jā, tur ir. Tur? Ļoti daudz vis. Pa to pusi, jā? Jā. Nu jā, mums jau teica, ej uz to pusi, bet tur mēs neatradām, kurā vietā apsēsties. Tad vēl tikai bija šitā puse. Nu labi, mēģinās te. Jo iepriekš čalī šitie divi noķēra. Viens smuku karūs arī noķēra tajā stūrī, bet redz, tagad viņiem nekā tur vairāk nav. Pagājušajā gadā bija arī rezultāti. 3 kilogrami bija. No, jā? Jā. Nu, man liekas, ka šobrīd vienīgais, kas ir Maksims, man liekas, tur ķer. Jā. Vienīgais. Viņam viena karusa arī tik ir. Viena karūsa, jā? Jā. O, visi saka, ka viņš tur nenormāli ķerot. Nu, varbūt. Vienu karūsu noķer vai ne, Jā. un tad izskatās no malas, ka visi vajag ķert. Visi pārējie aizskrēja no viņa. Jā? Jā. Nu, redzim. Pirmā stunda jau ir pagājusi. Manie mīļie burlacēni te vairāk ar sevi nodarbojas nekā makšķerē. Šeit uz ezera tāds klusums ir. Neviens neķer. Ko, Kārli? Nu, kur ir? Es nezinu. Es tev saku, uzliec baltos tārpiņus. Man ir baltie tārpiņi, uzliec baltos tārpiņus. Nemāku likt. Tu nemāki likt, tā? Jā. Kāds ir? Jā. Re, kur ir baltie tārpiņi? Divus gabalus baltos tārpiņus uzliec. 2? 2, jā. Tikai 2. Es nevaru, man 3 rokas. 3 rokas, jā? Un šitie te pēc tam, tad, kad tu gulēsi miegā, viņi ausī lien iekšā un pēc tam pa smadzenēm staigā. Eliņi parādi, kā tev sanāca. Nu, tu kāds tu man malacīts, es ir nācis tev pa pleciņu pasitīšu. Man nevajag sist, man nepatīk. Kāds tu malacītis. Bet zini, kā mums ir diezgan liels izredzes palikt zaļos makšķerniekos. Elza, zvaniņu pieliki klāt? Kā tu zinās, ka tev copē? Zvaniņu uzliki? Kā tu zināsi, ko? Zvaniņu uzliki? Jā? Labi. Tāpēc kā tu nomazgāji pēc tārpiem? Tur tak nav tārpi virsū. Nē, šokolāde. Tā tikai tīrā maizīte. Es tieši šokolādēdu. Šokolāde. Tev būs ar šokolādes piegarša, ja? Nu, karūsām patīk, zini? Karūsām patīk tur Saka, kaut man kāda nav mute netīra. Nē, tev nav mute netīra. Galā. Tu prasīji, lai es saku, es arī teicu. Un tā mums aizrīt 2. stunda. Balīgi. Varam ēst cepumus. Droši vien, kā mēs varēsim vēl pa ceļam māju braucot apēst arī kādu maizi. Jo viņi būs noteikti palikuši pāri. Zivju nav. Vēl nav. Būs, gaidām. Čempioni. Un tur tā zivs vēl ir iekšā tajā tīkliņā? Jā. Ir tur iekšā? Iebarota pilnā uz maizi tagad. Tagad tur viņa vēl būs pēdusi, ja? Jā. Oi. Hei, otrā pusē arī noķēra. Kur tur noķēra tikko vienu zivi.
Nu, tas nozīmē, ka mēs esam nofiksējuši vismazām 2 zivis, ka noķer. Kurā vietā 3. bija? Nu, to mēs neredzējām. Klausies, mēs tur blakām esam, vai ne? Mums neķerās. Varbūt tās to arī var padalīties, uz ko jums neķerās? Mums neķerās uz maizi un uz baltajiem tārpiem. Uz ko jums neķerās? Mums neķerās uz sliekām un mīklu. Jums ir taisnība mīkla, ja? Jā, arī neķerās. Pilnīgi neķerās. Nu, mums arī tāda pati problēma ir. Nu, tā vismazām. Šausmas. Vismazām es varu jūs iepriecināt. Jūs neesat vieni. Jā. Mēs esam ar jums. Jā, mēs esam komanda. Mēs ar jums, jā. Paldies. Linda, ko mēs darām nepareizi? Varbūt tas ir audzināšanas jautājums, ko? Nu, ko mēs darām nepareizi? Kā var būt tā, ka mēs atbraucam un neķerās tās ziltiņas mums? Ko tu esi darījusi lietas labā, lai uzlabotu rezultātu? Ļoti labi. Katrs savu artavu ielicis tajā, lai mēs censtos noķert to zivi, ne? Nu, redzi, kā notiek. Stāvam, skatāmies, blakām cope ir, vai ne? Ir. Un kur tev aizgāja bērns? Bet copmaņa nav. Copmaņa nav? Kur viņš aizgāja? Nu, uz tualeti, ja? Uz tualeti, vai ne? Tas ir tas jociņš ar to, kad pagriežās ar muguru, vai ne? Un pačurāt. Un kamēr tu tur čurā, tikmēr tev zvanīja. Otrā zivs. Šitā ir otrā, jā. Nu, bet nebija puika blakām un gatavs, nu. Nu, nekas. Kas stratēģijā nepareizs ir? Ko mēs darām nepareizi? Kāpēc kaimiņi var noķert 2 zivis, un mēs varam noķert nevienu zivi? Nezinu, varbūt baltmaize garšaka. Vai ne? Kas jums par baltmaizi? Man ir kaut kāda Hanzes, man liekas. Jums arī kaut kas līdzīgs, jā? Jums droši vien maiznie, Latvijas maiznieks kaut kāds, vai ne? Nu, tā ir. Man arī liekas, ka maizē vai ne. Kaut kā tā. Pagarināja par stundu dalību. Tagad ir pulkstens bez 5:12, ir tagad pagarināts līdz pulkstens 1. Skatos, ka ne visi šiem piekrīt. Iesim paprasīsim, kāpēc. Jūs visi, jā? Jā. Jūs nepiekrītat vēl 1 stundu neķert neko, jā? Jā. Ir grūti, jā. Šitam ir silts īstenībā šī kaktiņā, nav tā vēja vēl, zini, kā virsū. Ļoti, ja grūti, tāpēc, ka ļoti karsti. Vai ne? Mēs esam no Rīgas vēl tālu braukt, tāpēc brauksim. Nu jā, skaidrs. Ķer tur zivis, mums tur ķeras. Tur ķerās labāk, jā? Nu jā, mājas ūdens ir mājas ūdens, tā jau arī ir. Nu labi, lai izdodās. Jā. Man arī te kāds jau ir saguris, jo tiešām šī stūrītī sanāk, šī stūrītī ir nenormāli karsts. Mēs esam tā kā uz panas. Nu, tā kā man nav tā kā problēmas makšķerēt arī ļoti lielā karstumā, man ir pieredze. Arī ļoti lielā karstumā makšķerēt, un es esmu izturīgs pret šito. Man ir, kā tas ir, saulizturība. Ja, pieņemsim, augiem ir ziemcietība, man ir saulizturība. Nu, es esmu saulizturīgs. Es apsēdos starp 2 makšķerēm. Iemetu, pārmetu, nu skatīšos. Varbūt tās es izsēdēšu vēl nākamo stundu kādu zivi. Neticami, kur tur tikko, čiten tev tas pludiņš, kas ir tas tur pludiņš, tur tikko bija viena topīte. Tas nozīmē, ka zivtiņas ir, nezinu, šajā brīdī vajag vai nu uzbarot vai nevajag barot. Tas ir jautājums, bet es uzbarošu. Kā tētim ķerās? Tētim ķerās, jā? A tev pludiņi kādi? Tev tur ir smuki pludiņi? Tev tur ir? Tev pludiņi? Jā? Oi, tu skaties, kas tev pa skaistu silikona zivtiņu, jā? Tur jau teica, ka tur, ja līdaku noķer, tad tur balvu dabūt var īpašu. To tā kā līdakas jāmēģina noķert, jā? Acis ir, jā? Aci var dabūt ārā. Nu, skaidrs, labi. Ķerat līdakas. Nu, nav jau tā, ka visi neķertu. Ir jau arī, kas noķer kaut ko. Droši vien, ka šī tīkliņā arī kāda zivs ir. Palūkosim, kas tur īsti ir. Tu skaties, tiešām ir. Un vēl 2 mailītes. Redzi kā. Tas, kas ķer, tas laikam noķer, bet kaut kā jā. Nu, tā sanāk, ka kāds arī kaut ko noķer. Tu šī tādu noķēri? Nē, mana māsa. Māsa tādu noķēri, jā? Jā. Tu skaties, tā ir pati skaistākā rauda pasaulē, kāda ir iespējams noķert, vai ne? Nē. Nav tā pat smukākā? Tev būs smukāka, vēl jau var noķert paspēt, vai ne? Varbūt nesaprot. Labi. Kam tas lielais asars tajā maisiņā iekšā? Nāc parādi savu lielāko asari. Vai tev ir daudz asaru? Jā.
tu skaties, pasties, kāds asars rekuriem. Jā, tas mans. 2 pat veseli. Nu, jā. Bet tas pa kruto ir, klausies, tu vismaz esi 2 asarus noķērus, baigais malacītis. Pie šitās necopes, kas šodien ir 2 asari, tas ir ļoti daudz. Nu, šitie īstenībā ir mazākie, ko es esmu redzējis šobrīd, kas ir noķerti. Visas pārējās lietas, tu esi pretendenti uz mazākās zivs balvas, starp citu. Var arī otrādi pretendēt uz citu, uz mazākās zivs balvu, nevajag obligāti uz lielāko vai lielāko svaru. Jā. Super! Pasties, te kāds banānu mizu noķēris ir šitien te, kas ko ķer, zini, kā cits banānus, cits vēl kaut ko. Tur vēl ne tikai banāni, pieņem pūkus un vēl arī 2 kukurūzes. Nu, viss, mēs tinam makšķers, negaidīsim beidzamo minūti, satīsim un iesim tur kaut kur tajā virzienā. Varbūt tās zupu dabūsim. Tīkliņš mums šodien nenoderēja, pareizāk nebija vajadzīgs. Labi, ka es viņu nepaņēmu no mājām, bet palienēja tepat tās nojumē. Teica, ka palienēšot man. Bet toties Dārta. Dārta ir iemācījusies mest makšķeri iekšā, kamēr es te staigāju riņķī. Vai ne, Dārta? No, lūk, šitā te arī noteiktā makšķera tīšana. Šitās vispār baigi foršās fīčiņas ir, šitie te, es nezinu, kā viņiem ir pareizais nosaukums, bet šitā baigi foršā fīčiņa. Tad tinkš satin. Un viss ir gatavs. Viss savācāmies. Makšķeres visas mums ir saliktas. Man šitādā te putlārītī viss sagāja. Nu, viena makšķerīte iegāja iekšā ar visiem pričindāļiem. Krēsli. Vieta ir atstāta visa tukša. Jā, tūlītās skanēs. Teorētiski bija jāskan tīri tagad svilpēji signālam, nezinu kam. Viss sacensības beigušās. Iesim, pastīsimies kaut ko, ko tur dalīs. Pašu finālu. Un tad brauksim ekskursijā. Šobrīd tur notiek apbalvošana, kur tur es tiem cilvēkiem, un tagad bija 3 līdz 6 grupā apbalvošana, nu, protams, mēs zivi nenoķērām, bet pasties, ko te mana meita dabūja, ko tu tur dabūji? Konču. Konču dabūji? Jā? Pasties. Gardumiņi, pilspalviņas, blociņš ir, pludiņš ir, galvenais jau pludiņš, pārējais jau ir viss sniegs, vai ne? Elza, tev arī kaut kas tika, jā? Jā. Te laikam visiem kaut kas tika. Maizīte ir, uzlīmes, pilspalviņi. Man ir lukturītis. Oh, lukturītis! Nu tā ir gan vērtība. Un tev, Kārli? Man. Tev pludiņš, bumbiņa. Bumbiņa. Bet tev toreiz bumbiņa. Man arī pludiņš. Un tev arī pludiņš, jā? Lieliski. Labi, es iešu pateikšu paldies organizatoriem. Viss, mēs braucam ekskursijā. Apskatīsim, kas apkārt notiek. Pirmā apstāšanās vieta mums ir Sventas muiža. Lūk arī pati muiža. Tur ir strūklaciņa. Šeit ir bērnu laukumiņš. Ieturēsim no sākuma, pirms dosimies tālāk, ieturēsim pusdienas. Gribat redzēt? Es parādīšu ēdienkarti. Pirms ēdienkartes, te arī baseins ir. Nezinu, viņi izmanto peldēšanai vai kam, jo viesnīca arī esot šeit iekšā. Iespējams, kad arī peldās no rīta kāds. Sventas muižas viesnīca un restorāns. Ēdienkarte. Tā, varam vaļā. Nu šodien jārā, ņemot vērā, ka ir karsta diena, varētu augsto biešu zupu, bet es laikam izvēlēšos cūgaļa šašliku. Sen nav ēsts cūgaļa šašliks. Viņa cena ir 14 eiro. Nu, es domāju, priekš šāda tipa restorāna tas ir viss ir kārtībā, adekvāta cena. Vēl sagaidīsim, kā ir. Linda ņems vistas krūtiņa šašliku un bērnu ēdienkarte. Nu, kaut kas no 5 eiro, 6,50. Nu, viss klasika, kā jau te parasti viss ir. Yeah. Tā, nu skatāties, kā šitas viss izskatās. Šitā man nav nosarvēts. Pasties, te ir iesmiņš, te ir uzdurts, ir suču. Baigi paglīto. Linda arī, kur vistas šašliks arī. Skats? Es nezinu. Nē, es domāju, ka viņu jāstum šitā vienkārši pietur un tas stum daļā, ne? Man ir... Te vajag pamācību. Nu, un kas tev tur ir? Man ir kartupeļu pankūks ar bekonu un kaut mērcīti. Forši, nu. Tas garšīgi. Kartupeļi frī ar tomātu mērcīti un kartupeļi frī ar tomātu mērcīti. Es eju. Ļoti labi. Nāc ēst, dārgi. Ceru, ka būs garšīgi. Es sāku ēst. Elza, nu kā, pankūtiņš bija labas? Vai ne? Jā. Es arī esmu paēdis. Es viņu apšakstīšu, vai? Neko, diezgan labi. Iesim pastīsimies, cik tas maksā. Parādīšu strūklaku vispirms. Nu te, tā kā riktīgā muižā. Pat baseiniņš ar visām skulptūrām. Pasties, kā te spļauj ārā ūdeni.
sievietes, rekur, pasties, salikušas rokas līdz galvas, tur tos kausis. Kas tur pavisam augstā, kaut kāds puisītis vēl ir? Jā, puisītis un tur kaut kāds vēl cilvēks, un 2 puisītis kaut ko tur ceļ augstā. Un tā, glīti. Tā, mums 5 pusdienas izmaksāja šeit 52 eiro. Zinu, droši vien kāds plītās teiks 52 eiro ārprāts. Zini, cik maksā pārsniegt apdzīvotā vietā šobrīd Rīgā ātrumu? Ja tu pārsniedz tur, kur 30 ir. Es to izdarīju. Man tagad ir 11 km pārsniegts ātrums, un man jāsamaksā 80 eiro sots. Un tad, zinit, kā ir? Es tā filozofiski. Tad, kad man jāsamaksā tie 80 eiro, es samaksāšu viņus jebkurā gadījumā. Bet tad, kad man gribās paēst restorānā pa 50, 70 vai 80 eiro, nē, dārgi, tas ir 80 eiro. 11 km pārsniedz, un neko dzīvē no 11 km neieguvu. Bet nē, tos mēs samaksāsim jebkurā gadījumā. Paēst priekš sevis, atvēlēt 50 vai 70, 80. Nē, atceraties, mīlat sevi, tērējam naudu un lutinam. Ko neatdosi tu sev, to paņems tev Rīgas pilsētas pašvaldība, jā? Tagad ar tiem Hyundajiem, kas braukā. Svoloči, es nevaru viņiem tos 11 km piedot, tāpēc es ēdu. Labi, mēs ejam tālāk. Te patās, lūk, ir muiža. Un te ir kara tehnikas kolekcija. Iesim uz kara tehnikas kolekciju. Tā, biļetes bija jāiegādājas viesnīcas bārā. Sots par kāpšanu tankos ir 50 eiro. Nu? Samaksās par šito? Jā, iesim samaksāšu. Tā, ok. Katru dienu. Tā muzeja darba laiks katru dienu no 12 līdz 19. Viss, ejam maksāt. Nu, tu tik skaties, kas te viss kaut kas ir. Stobri gan ir jāteic aizmetināti, viņam izskatās tur izmazām tā iekšā. Jā. Nu, labi. Es domāju, ka vienkārši priekšstats ir. Sīkāk neko arī nekomentēšu, tikai pats aiziešu palasīšu, kas tie tādi pa vērķiem ir un kam viņi bija paredzēti un kurā gadā. Lai varētu tikt iekšā, iedot šitādu te čipiņu, viņi te nopīkstini, un tad tu skaties ekspozīciju. Šitas čipiņš jāiznes atpakaļ ir uz recepšanu, pareizāk uz kasi. Tā, mēs apskatījām visas tās kaujas tehnikas, tālāk mēs dodamies kur? Pirkt saldējumu. Inda, cik es saprotu, tu tad saldējumu neēdi, ja? Kāpēc? Nu, tu teici, tu tā vēl nav nosēdies. Es teicu, ja visi, tad es arī. Ja visi, ja? Nu, labi. Ezerzeme. Šeit ir veikals Ezerzeme. Tu skaties, iesim iekšā Ezerzemē. Nu, katrā ziņā šis banerīt liecina, ka saldējumiem te jābūt. Skaties, šeit var visu kaut ko dabūt. Ir grāmatiņas dažādas, lielākoties krievu valodā. Tur ir mākslīgie ziedi, tur atkal ir apavi. Nu, te ir viss vienā iekšveikalā. Nu, tā kā... 20 centi nopirksim. Jā, nopirksim šitās te. 20 centi. Jā. Tā, nu man ir mazā viva nopirkta. Tad ir jungle popi, tā kā kaut ko mēs te iepirkām iekšā. Un te ir atvesta jaunā prece. Nu, tā ir. Viss, dodamies mēs kaut kur tālāk. Kādi mazi te putniņi, kaut kādi maz pīlēni. Mēs atnācām tomēr līdz muižas dīķim. Kā te lēkā. Te tā sirds stājās no šitāda redzot. Šitien vajadzēja braukt makšķerēt, klausies. Mums ir mašīnā makšķerēt. Pareizi, mums taču makšķeres mašīnā ir, jā, un maizi arī ir. Droši vien kaut kur uzzīmēts, ka nevar makšķerēt. Mēs varam ar maizi pabarot vismazām tās zivis, klausies. Nu, nē, bet. Mums taču ir maizes. Kāpēc nē? Mājās tak mēs barojam. Nevar. Kāpēc nevar? Nu, tur kaut kāda zīmīte. Tur kaut kāda zīmīte ir. Jāizlas, kas tā pa zīmīti, kamēr jāatsaldēm. Mēs sazīmējam, tie ir amūri, kas tur ir salaist iekšā. Tagad viņš tur viens pie zālēm drēpē. Viens aizpeldē tajā virzienā, un viens tur ir. Jā, smuka zivis tur peld tajā dīķī. Salaspilī, cik es dzirdēju, tas bija mēnešu jautājums, ka visus amūrus izcēra ārā. Ir speciāli tie barības un tie pludiņi visi, kā amūrus ķer. Teica, nekas tur nepalīdzēja, ne aizrādīšana, nekas. Bet te, redz, skaisti peld. Un galvenais, kas ir, vēl jaunieši atnāca uz laipas, uzkāp virsū vēl jaunieši. Tur vienā pretīs sadās, viena sieviete apsēdās, viens vīrietis bija. Viss makšķerē. Viss, tagad gan mēs braucam uz Ilūkstu. Ir šāda arī vieta. Pilskalnes Siguldiņa. Iesim, pastaigāsim pa takām, paskatīsimies kaut ko. Tas ir, man liekas, kaut kāds dabas parks. Jā, dabas liegums Pilskalnes Siguldiņa.
Tā kā jā, iesim uz šejienu. Izkāpjot no mašīnas, te uzreiz ir interaktīvais kaut kādas darbības var darīt. Te ir tāfelīte un rekur krītiņi ir atstāti. Un arī švamīte, ka var nomazgāt, te var sazīmēt visu kaut ko. Sēne. Un tad te ir austuve. Rekur te var aust ar kociņu. Šitā te. No šņorītēm aukliņām. Un tād kaut kādā veidā viņas tā sasit, Kārli? Vai tu vienkārši sastam rokām? Nav būtiski vienu ievērs iekšā un viss un pietiek, vai ne? Nu jā, tā kā ir arī tādas opcijas. Tā, šeit pārkīgs, tad rekur te ir informācija. Un, jā, nu, izskatās visu glīti, visi skaisti, visi forši, un te ir kase. Vajag nopirkt biļeti, mēs izvēlējamies garo trasi, 2,50 pieaugušajam maksā un €1,50 bērnam. Tā kā, un tikai skaidrā naudā. Atcerieties, skaidrā naudā. Man skaidrs naudas nebija. Paldies Dievam, labi, ka bija man sievai līdzi naudiņa, un mēs varējām norēķināties. Nu, lūk. Un tagad mums rekurtē stāsta, kas mums tur tālāk jādara. Tante no informācijas centra mums tikko ieteica, vakars ir klāt, uzvelciet jaciņas, jo brienot pa mežu būšot odi. Mēs respektējam viņus viedokli, mēs zinām, kas ir odi, tāpēc labāk uzvilksim jaciņu. Viss, mēs ejam 4 kilometrus. 6? Es gribu redzēt to bunkuru vai... Mēs visus 6 iesim, jo var 6 iziet. Tūlītās es ātri parādīšu jums karti. Mēs esam šeit. Tād, mēs ejam. Rekur te, dung pa taku. Šitas viss ir dabas liegums. Tā, kas ir izkopts, ejam, te pārvienam pār tiltiņam, te vēl vienam tiltiņam. Tur ir atpūtas zonas pie katra tiltiņa vai kaut kas tāds. Jā, tālāk ejam. Te sprīdīšu tā kā ar ko. Ejam. Te ir 1,6 km, te mēs varam doties atpakaļ, bet mēs, protams, ka šitā neiesim. Mēs iesim tālāk, ejam. 10 metru dziļums šitajā peļķītē iekšā. Bet tur nav karasta. Tālāk mēs ejam šitien ir 24 metri dziļums. Vispār vajadzētu pārbaudīt, ja būtu ehols līdz varētu pārbaudīt. Tālāk ejam. Un tād šitien te mums ir izvēle griezt atpakaļ vai iet tālāk. Tūlītās parādīšu, kas notiek, ja mēs ejam tālāk. Mēs palikām tikko šitien, bet mēs varam iet rekur tālāk. Un nonākam līdz blindāžām. Un tad visticamāk pēc tām blindāžām mēs iesim atpakaļ. Nu, redzēs, kā mums veiksies, bet iesim atpakaļ. Un tās blindāžas ir Pirmā pasaules kara blindāžas. Tā. Ejam atpakaļ pie tās vizualizācijas, kas tur ir uztaisīta. Tā, mēs palikām šajā vietā, un tā dodamies tālāk, drin, atkal pa kalniem pa lejām, nonākam, kur mēs te no sākuma negājām, un nonākam šeit. Bet vēl šis ir lielākais akmens, kā viņa teica. Šis ir lielākais akmens, jā? Jā. Nu, mums vēl lielākais akmens jādara. Un, ja tad mums vēl būs iedvesma, tad šodien Ilūkstē vakarā ir koncerts, kur uzstājās grupa Tranzīts. Ja būs iedvesma. Viss, mēs dodamies, uz pirmās kāpnes, ejam augšā. Mēs esam tikuši jau līdz nākamām kāpnēm un ejam lejā. Tagad ir 17 un 13 minūtes. Nu, mēs principā tepat tās jau vien esam. Es redzu to ūdeni, un zināt, ko es viņā redzu? Ka rekur tur mazas daudz ziltiņas ir. Es labprāt šeit varētu paspinīgot, žēl, ka man nekāda līdzi nav. Esam nonākuši līdz pirmajam tiltiņam, un kurš iet pāri gravai. Gravas veidojās nokrišņu rezultātā un izkusuša sniega rezultātā. Ūdens skalo to kalnu, un tad veidojās šādas te ielēs. Tas nav tā, ka baigais gudrinieks es būtu. Tas vienkārši, jā, šeit paņemsi un izlasīsi, tad tas te ir rakstīts. Un te vēl ir kaut kas vēl, nu, kas aizņem 4,3 hektāru lielu platību konkrēti par šo gravu. Nu, tā ir. Tā kā, jā, ja jums būs slinkums lasīt tur, tad zinat, kā veidojās gravas. Mēs ejam tālāk. Eju te pa to tām kāpnēm, kas ir gaisā ir pēc govs mēsliem, pēc kūts reāli smaržo. Patīkami, teikšu, kā ir. Salaspilī cūku fermas apkārt ir, pēc cūku fermām, galīgi tā kvircu kaisa laista nav forši. Bet šitā smarža tāda, pat patīkami. Ir baigi forši. Kas mums tur priekšā gaida? Es esmu aizvelcies. Mēs ejam. Te ejot, nenormāli daudz vardes var redzēt. Visur ir vardes, kur tu ej kāju spērtā, viņas visas plauk. Lec lejā. Uz grožu pīti.
Te re, kur tas tur, laikam, tas pirmais 10-metrīgais dziļais dīķis ir. Pie atzīmes 14. Pastarīša ezers un bebru pārveidota ainava. Re, kur tas ir ezers. Izskatās, ka te, pagaidi, bet te sanāk, ka viņš kaut kur, vai te ūdens skalojās vai kā, bet kaut kā izstāsta, ka te varētu būt, ka bebrs ir. Bet būtiskākā lieta, kas visā šajā jums jāredz, ko pamanu es, ir šis te. Tas nozīmē, ka te makšķerēt arī nāk. Katrs skatās uz to, kas viņam ir aktuāls. Nekur pie atzīmīts 18, Dubnezers. Viņam nav 24 metri, nu šī vismazām aprakstā rakstīts, ka te ir 21 metrs. Ledājam kūstot, gāžoties ūdenim lejā, šeit ir viss sakritis ūdens iekšā un izsitis šādu te bedri. Atdod, pasties. Kas tur ir? Zirnekli, redzi? Tur. Zirneklis kaut kāds baisē? Te precīzi lejā. Jā, baigais zirneklis tur ir. Tas rāda skaisto skatu. Jā, nu ir gan skaists, tiešām ir skaists. Burbulīši tinkš, re, kur tur tunkš. Kad gājām te gar malu, sanāk, visur tu, ka mēs ejam, sabiedēs zivis un vienkārši blunk, 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 lieliem blunkšķiem. Turpmāk es zināšu kādu novēlējumu dzimšanas dienā jums teikt, nu tad, kad es kādu sveikšu, protams, dzimšanas dienā, tad es novēlēšu šī akmens mūžu. Šim akmenim ir 1,5 miljardi gadu. 1,5 miljardi gadu, un viņš ar ledāju ir atslīdējis līdz Latvijai. Šeit ledus ir izkusis, un tas ir nokritis. No Zviedrijas, viņš no Zviedrijas ir atnests. Dievs, kaut kāds pasargs šitādu te mūžu nodzīvot. Šeit ir divdomīgās zīmītes. Redzi, šī te zīmīte rāda, ka uz turieni vācu blindāžas ir Pirmā pasaules kara. Un šitā zīmīte rāda tieši to pašu, ka pa šīm kāpnēm ejot arī var nokļūt tur uz tām blindāžām. Un divdomīgi mēs izvēlamies iet pa labi, nevis pa kreisi. Man liekas, pa labi ir pareizāk iet nekā pa kreisi. Kreisi tā izklausās, zini. Tu ej pa kreisi. Nē, mēs labāk iesim pa labi. Tā uz to blindāžu būs jātiek augšā. Es saprotu, kāpēc blindāža ir uzcelta tik strateģiskā vietā. Redzot to, kas man šobrīd priekšā ir. Te ir rakstīts tāds: uzmanību slīdenas kāpnes. Un Kārlis jau ir tur augšā. Tas ir šitā apmēram, es rādu, tas ir 45 grādi, pat vairāk. Tur ir 60 grādu kāpnes. Es vēl trašāk aizdusēšos. Viss. Tiekamies augšā. Tiekamies augšā. Šīs kāpnes, es teiktu, pat visi 80, 75 grādi. Es eju vēl tālāk. Esam klāt. Gājām un atnācām. Redzi, kā. Re, kur arī ir? Es kā negribu tur līst iekšā. Bet tu līdīsi. Nē, es nelīdīšu gan. Tur ir rodi. Paiesiet malā, vai tas, kurš grib Tur ir rodi. Kur tur savu lukturīti? Pasties, te kāds to betonu taču ir augšā uznesis kaut kādā veidā un jaucis. Kāds to visu ir veidojis, re, kur te vēl ir. Laikam viss šitais te paugurs ir, Dievs, kā viņš te izskatījās, tad, kad te vēl bija kaut kādi koki vai vēl kaut kas. Re, kur te vēl ir visādi betonu kluči uzbetonēti. Traks var palikt, jā, nu šitiem, nu kādam zolītiem bija riktīgi jāpasvīst, lai to visu sataisītu. Tu skaties, kādas konstrukcijas. Nu, es domāju, ka viss. Iesim atpakaļ. Tur atpakaļ neatceros, pie kura kaut kāda stabiņa bija par noslīdeņiem. Nu, kad grāvāja tur pa mālām, skalojās ūdens, tur kaut kas noārdās, un tad mainās viss tas reliefs, un tad veidojās noslīdeņi. Re, kur ir īstākais noslīdenis. Šeit arī apakšā, re, kur tas strauts, upe, kas tek, skalo, un tas šitās visu lēnām slīd. Un redz, šitas te ir tāds pavisam svaigs. Tas nav tāds baigais gadsimtiem ilgais. Vēl druscītiņi, un šīs kāpnes arī turpat tās būs. Būs jāveido blakus jaunas. Tā kā šitā izstās noslīdenis. Wow. Neko sev. Šitais arī ir baigais kāpiens. Pastat vispār tādas nogāzes. Es šīs takas iedalītu divos līmeņos. Pirmā ir spīdīšu taka, tā ir domāta. Nu, vidēji klibam, senioram, viņa būs uzvarama. Bet tas tālākais, kas ir,
jā, tur uz priekšu. Nu, tur būtu jau jāizvērtē gan apavi, gan viss pārējais, gan arī fiziskā slodze, vai tu spēsi to izturēt. Jo tā, ka nav vairāk tā kā, nu, šeit pastieties, nu, te ir viss sakopts, te ir viss nogrābts, te nav nekādas lapiņas, nekā kāpnes ir no dēļiem sataisīts, kas aiziet uz blindāžu tālāk. Tur ir savukārt saknes, dubļi, tur ir viss, nu, tur ir tāds wild, teiksim tā. Un tas wilds uzsit diezgan stipri sviedrus. Nu, es neesmu viens no tiem nīkuļiem, kurš nevar tā kā vēl uzkāpt kaut kur augšā, bet tas prasa diezgan daudz sviedrus. Mēs nepaņēmām līdzi ūdeni un tiešām ļoti, ļoti gribās dzert. Esam klāt. Turpat tās, kur sākām, tur arī pabeidzām. Tā, skatoties pēc mana pulkstenes, redzi, kā viņš tur izskatās, ir 18:45. Cik tas sanāk? Pusotru stundu mēs esam gājuši. Pusotru stundu pēc, ne mana pulkstenes, bet pēc cita pulkstenes sanāk, ka ir 4,8 km šis aplis. Nu tā kā reiķinieties, jā, pusotru stundu, 4,8 km, pa šo taku var iziet. Interesanti, tiešām interesanti. Forši tie objekti, apraksts katrai ielai, katram kokam, katrai koka sugai, par akmeņiem, par visu kaut ko. Tā kā ņemat vērā, ka šeit ir iespēja izvēlēties savu gala mērķi un iziet šo taku. Vai arī kā vienu no saviem gala mērķiem izvēlēties šo taku. Yes! Beidzot ir gala mērķis sasniegts. Zvani mums sit. Baznīcas. Re, kur tur ir baznīca. Ilūkstē esmu. Beidzot esmu Ilūkstē. Ejam nopirkt ūdeni, braucam mājās. Ceru, ka tev patīk šis piedzīvojums. Nu, ko lai saka? Tiekamies citā reizē un citā laikā. Čau!